Un atkal mēs ar Ketiju nevaram izšķirties, kas šodien pa dienu, jo mans bioloģiskais pulkstenis saka, ka ir trešdiena. Man pirmdiena. Paliksim pie otrdienas. Nu jāņem tas vidēji, jā, zelta vidusceļš otrdiena. Bet, laikam konfīts arī saka, otrdiena ir klāta. Jā, esiet sveicināti, Ketija Valders, kā ierasts. Jā, 17:25 šodien sākam sēmu un īstenībā diezgan sociāli atbildīgs raidījums šodien. Jā, nost ar smiešanos un tādu ķiķināšanu. Nu būs arī smiešanās un ķiķināšana. Būs, kur tad tas Bet parunāsim tiešām mazliet varbūt tā nopietnāk. Es ceru, ka liksim arī jums aizdomāties par jūsu atbildību par to, kā veidojat gan savu ikdienu, gan citu. Jā, proti par smēķēšanu. Šodien būs pastāstīts par jaunu Eiropas Savienības sociālo akciju. Un arī mēs Twitterī ar Sems TV lūdzam jūs atbildēt uz šādu jautājumu. Kādas ir tavas attiecības ar smēķēšanu? Varbūt tev ir kāds stāsts, kā tu to esi atmetis, vai varbūt kāpēc uzsāki. Jā, tā kā smēķēšana. Esiet aktīvi, veidosim tad mūsu kopīgo viedokli kopā. Domu grozu. Domu grozu. Jā, bet par ko tad vēl izņemot smēķēšanu šodien semā, tūlīt skatāmies. 27 smēķēšanas atmetēji no katras Eiropas Savienības dalībvalsts piedalās kampaņā. Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt. Latviju pārstāv Signa. Čehijā izveidots dārzs, kura dabas skaistumu var izbaudīt neredzīgi cilvēki. Valters met kaunu pie malas un meklē zaķus. Īslandiešu mūzikas zvaigzne Bjorka izdod savu jaunāko mūzikas albumu. Jā, kā redzējāt, būs arī jauna rubrika semā, kuru, protams, papildināsim ik nedēļu. Valters strādā. Jā, beidzot strādā. Bet, tad par to smēķēšanu mums jau Monstriņš ir atbildējis. Twitterī viņi saka, es nepīpēju, bet mani draugi gan pīpēju, bet man tas īpaši netraucē. Jā, bet nākamais sižets būs par akciju, par kampaņu, beidz smēķēt augstāk mērķēt, kur piedalījušās 27 cilvēki no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. No 27 valstīm, jāsaka. No katras valsts viens cilvēks. No 25 līdz 34. Dienā mēs pavadīsim šādu vecumu cilvēku mums apkārt, vai ne? Jā, tieši tā. Un viņi visi 27 jaunieši ir atmetuši smēķēšanu. Viens ātrāk, viens vēlāk, viens ilgāk, viens mazāk, bet tomēr viņi visi ir apmierināti ar dzīvi pēc smēķēšanas atmešanas. Bet kā to izdarīt un kā to izdarīja mūsu pārstāve šajā akcijā Signe, lai viņi arī pati pastāst. Jā, video. Čau, Semist! Parunāsimies par vienu sociālu tēmu, proti atrodamies Fantasy Parka, tepatās Rīga plazā, un esmu saticis vienu meiteni, kura ir atradusi sevī motivāciju, lai izdarītu ko? Lai atmestu smēķēšanu. Varbūt viņi arī mani iedvesmos, jo tas nav noslēpums. Es esmu smēķētājs, bet Signe to ir atmetusi, cik es sapratu, tas ir februāris šī gada, tā kā jau īstenībā tas laiks rēķīts ir diezgan liels. 9 mēneši, nē, pusgads, bišķi vairāk par pusgadu sanāk. Kas bija tas tavs pirmais motivējošais? Pirmais motivējošais uzvarēt sevi. Bet var jau jebkā citādāk. Nezinu, pieņemsim augstskolā pēkšņi. Mācīšos, būšu ļoti labs skolnieks. Kāpēc tieši smēķēšana bija tas, kas tev traucēja? Bet, tas ir priekš citiem. Kaut kas augstskolā, kaut kas cits. Smēķēšana ir tas, kas ir tevī. Tu nevari tikt ar to galā, kamēr tu neesi beidzis. Bet tu noteikti biji kaislīgi smēķētāji. Es biju. Bet kāpēc? Kāpēc tev vajadzēja atmest? Vai bija kāds, draugs varbūt tavs, kurš teica, varbūt nepīpēja, man nepatīk? Vai kas ir grūdienis? Īstenībā, ja godīgi, neviens cits izņemot to, ka es vēlējos būt brīva. Kaut kur tā saikne, kad es sapratu, ka tā atkarība ir tiešām tik, atkarība, ka tu esi kaut kam piesiets visu laiku. Tu kaut ko dari, un tad tu iespīpēt. Viss, es gribēju darīt un būt pati. Brīvība. Noteikti šo te laiku, tu arī noteikti strādā. Jā, kā tev ir darba vietā ar kolēģiem smēķētājiem? Arī bija? Brīvi. Es viņus tagad cenšos iedvesmot atmest. Es esmu ideāls paraugs tam, jo mēs smēķējām agrāk kopā un tagad, kad es vairs nesmēķēju, es saku, paskatieties, es taču varu. Kāpēc, lai jūs to nevarētu? Cik viegls bija pirmās nedēļas, pirmās dienas? Kurš bija tas grūtākais brīdis? Man bija viegli. Es nejūtu tādu baigo, tās lombas man nebija vispārībā. Ļoti brīvi es no tā atteicos. Tad nevajadzēja ne nikotīna plāksterus, ne tur kaut kādas košņēnas, neko?
Es vienkārši sev nostādīju, ka es gribu to brīvību. Un tieši tas, ko es darīju, tā bija, kā es gāju un elpoju. Gribēju uzpīpēt arī darbā, kad tās pauzītes ir ierastas. Es izgāju ārā, atradu savu vietu, es apgāju apkārt kaut kādu aplīti, kvartāliņu, ielpoju, izelpoju, atnācu atpakaļ un pilnīgi kolosāli. Tas viss kopumā, kāpēc mēs vispār runājam, ir šī Eiropas sociālā akcija, Eiropas Savienības. Kāpēc tu tajā iesaistījies un kāds ir tavs uzdevums? Īstenībā iesaistījos tīri avantūristiski. Es skatījos, sēdēju Facebookā, sarakstījos ar draugiem un tur izlica reklāmiņa. Ja tu vēlies tur aizbraukt uz Londonu, fotografēties ar pazīstamu fotogrāfu, piesakies. Ja tu esi vēl tā kā vai smēķētājs vai taisies atmest smēķēšanu, tā tēma tur bija tāda izlica tāds, es pieteicos, man izvēlējās un es aizbraucu. Un tīri tāds piedzīvojums, kolosāls piedzīvojums Londonā divas dienas, teiksim tā, kad viena fotografēšanās diena, otra, kad var vienkārši pabaudīt Londonu. Jā, mūs safotografēja un satika ļoti daudz cilvēks, kas arī tieši tāpatās piedzīvojumi pēc pieteikušies un kļuvuši jau tādi tā kā vēstneši. Cik es sapratu, 27 jaunieši atlasīti arī no Latvijas ir, ja? Vai kopumā? 27 kopumā no visām Eiropas Savienības valstīm. Katra valsts tiek pārstāvēta ar vienu seju. Tad tu esi vienīgā Latvijas nesmēķētāju seja. Jā, principā tā ir. Bet jums ir arī kaut kāds uzdevums tiem 27 jauniešiem vai tikai piedalīties sociālās reklāmas kampaņā? Iedvesmot smēķētājus atnest. Īstenībā tāds kā noteikts uzdevums nav. Mēs esam sejas, mēs esam pastāstījuši savu stāstu, kāpēc mēs atmetām. Un ceram, ka tas iespējas arī pārējos. Trišķiņas topas, lūdzu. Es apsolu kā smēķētājs, ka es izlasīšu grāmatu un centīšos vismaz avantūras pēc uzsākt to nesmēķēšanas procesu. Varbūt sanāk, varbūt nesanāk. Bet es domāju, ka katram arī ir jāmēģina atrast kaut kādu iedvesmu sevī. Jā. No sirds novēlu visiem smēķētājiem noticēt tam, ka viņi var iztikt bez cigaretes. Un laikam jau vienīgais, kā to var izdarīt, ir tikai runājot pašam ar sevi, nevis klausoties citus. Pamēģināt. Īstenībā pamēģināt. Sākt ar vienu dienu. Un noticēt tam, ka, ja tu vari vienu dienu, tad tas nozīmē, ka tu vari arī visas pārējās. Jā, starp citu, ir grāmata ar nosaukumu Kā viegli atmest smēķēšanu. Es esmu dabūjusi viņu savā īpašumā un interesi pēc tiešām gribu izlasīt. Vēl neesmu atradis laiku, bet ir sajūta, ka vajag. Tad, kad tu izlasīsi, tad tu apsolies padalīties ar mums un skatītājiem. Pilnīgi noteikti. Bet, ja jūs gribat izlasīt kaut ko vairāk un apskatīt tuvāk un lēnākā formātā šīs bildes, tad dodaties uz www.exsmokers.eu. Jā, tieši tā, bet mums vēl, protams, šodien Twitterī SMSTV rakstiet par jūsu smēķēšanas piedzīvojumiem. Pagaidām ir diezgan tādi visādi, ja. Piemēram, Ancīte saka, ka nesaka, ka smēķētāji ir slikti cilvēki, bet necieši cigarešu smaku. Garām smēķētājiem eju aizturētu elpu. Tajā pašā laikā Oskars saka, ka smēķē jau no 8 gadu vecuma. Jūtas lieliski un nevēlas atmest, jo uzskata, ka tas nav nekas neveselīgs. Oskar, ka tas nav nekas neveselīgs, tam es gan varētu oponēt. Jā, bet iepriekšējiem tvītam varētu teikt, ka jau ir, man liekas, diezgan tie aizliegumi un noteikumi stājušies spēkā. Ļoti labi. Vislabākais, ka nevar dažādās kafejnīcās vairs spēt pīpēt. Jā, un mans autoostā arī vai jā, arī nevar teikt, tas ir tikai un vienīgi uz labi, jo tu mājās atnāc vismaz ar drēbēm normālā. Pīpē savā istabā, jā? Cik tev patīk? Normāli, cik tev patīk. Labi, bet jā, ejam uz nākamo stāstu, un tas arī īstenībā ir diezgan sociāli atbildīgi. Jā, dosimies uz Čehiju, kur tur izveidots dārs, kur var baudīt dažādas